ierakstīju video par to, ka vecākiem saviem bērniem būtu jāiemāca cieņu. Bet, lai iemācītu šo patieso cieņu, nevis iemācītu to uzspiesto, apspiesto ar bļaušanu, ar varu, bet šo patieso cieņu, jo cieņas pamatbūtība ir tas, kad es cieņu un respektēju otru vēlmes. Vienīgais mehānisms, kā iemācīt bērnam šo te cieņu, ir tad, kad pieaugušais pats saprot, ko tas vispār nozīmē. Nevis saprot ar galvu, bet saprot ar savām sajūtām, ko viņš jūt. Bet ir kuri problēma, un tāpēc man arī Facebookā tur vesels kalns ar komentāriem nobira, kad viņu iekšējais bērns, kurš tagad caur viņam runā pieaugušiem, saka, ka nē, tā neies cauri, ir jāuzspiež ar varu, mēs taču nevaram uzticēties, mēs taču nevaram paļauties, kā tad to var zināt. Daudz dažādas variācijas, bet visām apakšā ir viens galvenais faktors, tā ir iekšējā sāpe par to, ka man bērnībā necienīja, un postsavienības teritorijā tas visdrīzāk tā arī bija. Mūs bērnībā nerespektēja, mūs bērnībā neprasīja, ko es patiešām vēlos. Un šīs te, kā likums šie cilvēki, zemapziņa ar zemapziņu nestrādā. Un kā likums šīs te pašas vērtības viņi vēlas uzlikt uz nākamo paudzi. Bet kāds sakars nākamajai paaudzei ar cilvēka sāpēm? Te arī parādās. Tātad, kad pieaugušiem sāp, tātad viņam sāp, bērnam viņam ir tiesības.